Ar tradicionālo imatrikulācijas aktu Jelgavas pagalmā 29. augustā studentu godā uzņemti vairāk nekā 1000 jaunieši pamatstudiju programmās. Jūs esat kā balta lapa, kuru piepildīsiet, cik daudz piepildīsiet, tas no jums atkarīgs. Un otrs, starts vienmēr ir starts, un startā nevajag atpalikt. Ja atpaliek, tad pēc tam iedzīti grūti. Īsi ceļi nemēdz būt. Lai gūtu panākumus, ir jāceļās agrāk, jāstrādā mazliet cītīgāk un smagāk. Jāpieliek lielākas pūles, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Pirms 3 gadiem es stāvēju tieši turpat, kur jūs šodien. Es nezināju, kas man sagaidīs tālāk, vai es spēšu īstenot visas savas ieceres, vai es spēšu apvienot aktivitātes ar studiju procesu, bet šodien, kā senāta stipendijāte, es varu teikt, viss ir iespējams. Pasākuma noslēgumā pirmkursnieki Pils parka kanālmalā iestādīja jaunu koku – pīlādzi, pie kura studējošie varēs pulcēties gan studiju laikā, vērojot, kā tas aug, gan pēc absolvēšanas rīkojot salidojumus. Jaunajā studiju gadā pamatstudijas sāks 1235 studenti, un visvairāk jauniešu uzņemti meža, ekonomikas un tehniskajā fakultātē. Maģistrantūrā studijas šonedēļ sāks 306 studenti.